Skutelis ir studijā. Izrādās, ka visas tās lietas, ko mēs 8. martā droši varam sagaidīt, ir tās, ko vīrieši dara sievietēm par prieku. Bet visas tās lietas, ko mēs 8. martā nesagaidīsim, ir tās, ko sievietes pašas vēlas, protams, pluspuķes un šampanietes. Un tas ir diezgan arī interesanti, lai arī 8. marts ir diena, kas domāta sievietēm, bet viss notiek tā, kā vēlās vīrieši. Un vīrieši jau arī, starp citu, kapitālisma pirmajiem soļiem Latvijā ienākot, zināja, ko sievietes patiešām vēlās. Jā, mēs tālāk negribējām rādīt, jo pēc tam viņa aizrijās. Un, starp citu, no šiem Ziemassvētkiem tas ir ieguvis arī kaut kādu pilnīgi jaunu pavērsienu. Mēs uzzinājām, ko sievietes vēlās sākot ar šiem Ziemassvētkiem. Mīla nav naudā. Tā slēpjas smieklos un vienkāršā baudā. Tāpēc šajos svētkos tev savā vārdā dāvinu zapti. Lai vai kā, sieviešu diena pirms vairāk nekā 100 gadiem radās ar vienu vienkāršu, bet spēcīgu domu. Sievietēm jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā vīriešiem. Situācija tagad ir daudz labāka, tomēr šis mērķis nebūtu vēl nav sasniegts nevienā pasaules valstī. Ir vēl ko rakt. Bet Pasaules ekonomikas fórums ir aprēķinājis, ka ejot pašreizējā tempā, dzimumu līdztiesību pasaulē varētu sasniegt 2133. gadā. Un es te rēķinu, ka manai meitai uz to brīdi varētu būt kādi 125 gadi, un manis ap to laiku nebūs, ja mēs īsumā.